Te ir interesanti tas, ka, zin kā, iekāpjot vieglajā automašīnā, vienai kādreiz atslēga bija labajā pusē, otrai bija kreisajā pusē. Nu, arī klāsts, protams, kad grib atšķirties no kāda no citiem, pieņemsim, New Hollandam ir šitajā pusē pedālīts, jā, lai paregulētu, bet klāsam ir šitajā pusītē. Nu, saucamais viss vadības bloks, vadības panels ir krietni varbūt lakoniskāks, arī joysticks ir krietni savādāks, jā. Arī šim kombainam tātad ir vadības ekrāns, nu, kurā tad ir iespējams redzēt visu, sākot ar, teiksim, mitrumiem, arī ražām un ražas, teiksim, rādītājiem un, attiecīgi, arī zudumiem, kas varbūt tālāk uz sieta paiet vai iziet ārā tālāk pa kombainu. Tā kā visi procesi ir ņemami un vadāmi. Arī šeit ir vesels panels, lai lampiņas, ir vesels, teiksim, instrumentu panels, lai arī kondicionēru regulētu. Šeit šajā gadījumā ir arī milzīga lāde visādiem ņiburiem, ļeburiem, otra sēdvieta. Un, jā, te ir divi glāžu turētāji. Salaudzes izskatās, viss te kopts, katrā ziņā drivers arī ir parūpējis. Protams, ka putekļi kombainā, bez putekļiem nekur, jā, bez putekļiem nekur tie, kas varbūt tirgo automašīnas, nu, šādi izskatās lauksaimniecības mašīna, un šī ir vēl salīdzinoši tīra. Klāss Lexion 770 2017. gada pat 250 000 eiro.